Tesla Model Y Long Range, Tesla Model 3 Performance, Tesla Model 3 Standard Range. Tie, kas iespējams nepamanījāt tādu Carguru autoparku, tagad parādījās Teslas. Ja būtu precīzam, tad Teslu ir vairāk nekā 200 mašīnas. Ar ko viņi atšķiras? Ne tikai ar nosaukumiem. Šai konkrētajai mašīnai baterija ir 55 kW. Optimālais laika apstākļos var nobraukt līdz pat 400 km. Tesla Model 3 Performance, viņa ir lielāka baterija, 75 kW un spēj pātrināties līdz 103,4 sekundes. Es, godīgi sakot, nesaprotu, priekš kam tas ir vajadzīgs un kur ar to mašīnu braukt, jo mana skatījuma pilnīgi pietiekoši ar to jaudu un dinamiku, ko sniedz Tesla Model 3 Standard Range. Un pēdējais, tas ir Model Y, kā es jau teicu, pasaulē viens no vispārdotākajiem elektromobīļiem. Tas ir SUV Long Range, viņam baterija arī 75 kW, kas ļauj nobraukt ar to mašīnu ap tiem pašiem 450 km optimālajos laika apstākļos. Man liekas, ka pagājušajā gadā viņa bija viena no visvairāk pārdotākajiem elektrisku mašīnu modeļiem. Šī mašīna pasaulē ir ārkārtīgi populāra, tagad viņu var izbaudīt arī izmantojot mūsu aplikāciju Carguru. Es domāju, te nav ko daudz stāstīt par dizainu. Kopumā, man liekas, sanāca diezgan simpatiski un viņa ir atšķirīga no tā, pie kā, man liekas, mēs esam pierāduši pie tām mašīnām, ko mēs satiekam uz mūsu ceļiem. Šai mašīnai mantas var nolikt ne tikai aizmugurē bagāžnieka, bet arī priekšā. Tas izskatās ļoti interesanti. Cilvēki tiešām atskatās, kad tu atver priekšā kapotu un ieliec tur iekšā kaut kādas maisas. Pārējais, kas šai mašīnai ir unikāls, ir tas, ka viņai visapkārt ir kameras, filmē notiekošo gan tad, kad tam ir vajadzība, jo mašīna ir speciālais tāds drošības režims. Ja, tad, kad viņa stāv un kāds pienāk, mēģina viņu atvert, viņam nesanāk, tad ieslēdzas tā saucamais sentry režims, kurš tad arī filmē, kas notiek ar to mašīnu. Diezgan ātri un efektīvi noķert kaut kādus nelabveļus, kam patīk bojāt un visādi citādi sarežģīt dzīvi koplietošanas mašīnu servisiem. Vēl viena īpatnība šai mašīnai ir tāda, ka viņai nav tādi klasiski rokturi, kurus tu vari paraut un mašīna atversies. Tas arī tāds Teslas izgudrojums. No sākuma vajag nospiest tur, kur ir tā kā resnekā daļa. Un nevienmēr ir ērti. Jo, gudīgi sakot, man prasas ar divām rokām varat vaļā, bet to var izdarīt arī ar vienu roku. Mēs nospiežam ar lielu pirkstu un tad šeit mēs paķeram un veram vaļā durvis. Pirmais iespējas iekāpjot salonā, liekas, viss tā ļoti neparasti, jo, protams, ka pēc klasiskajām mašīnām ir pierasts, ka tev ir kaut kādas pogas, tev priekš ir klasiskā vieta spidometram. Šeit viss ir pavisam citādāk, ļoti lakoniski, un teikšu godīgi, man patīk, ka nav nekā lieka. Vienīgais, kas te ir palicis no klasiskas, tādas visiem zināmās mašīnas, stūre un pogas, ar kuram tu vari vai nu atvert, vai nu aizvērt logu. Vispārējais ir, es teikšu, diezgan atšķirīgs. Jā, pat speciālas pogas, ar kuram tu vari atvērt mašīnas durvis. Nav kaut kāds klasisks rokturis. Es vismaz neatceros sava prakse mašīnas, kuram būtu tieši tāds risinājums, ka nospiežot pogu, durvis atveras. Skatoties uz stūri, stūri arī ir super lakoniska. Te ir tādi divi, es pat nezinu, kā viņus nosaukt, tādi rimbulīši, kurus tu vari grozīt uz augšu vai uz leju. Un tieši tāpat tu vari viņus bīdīt pa kreisi un pa labi, abus divus. Un pēc tam es parādīšu priekš kam tie rimbulīši, kā viņus izmantot, jo viņi pa lielam ir ļoti funkcionāli un tiek pielietoti visdažādākās situācijas, gan regulējot spoguļus, gan pārslēdzot dziesmas. Kas ir ļoti interesanti un specifiski un noteikti to vajag atcerēties, ir tas, ka, ja mēs gribam ieslēgt logu tīrītājus, tad tas darās nospiežot tajā kreisē kloķi pogu. Mēs pogu nospiežam, ieslēdzas logu tīrītāja. Un pirmajā brīdī liekas, kā tad izdarīt tā, lai viņi ieslēdzas automatiski, jo visiem ir
pierasts, ka mēs ar tiem kloķiem regulējam arī logu tīrītājus. Nē, nospiežot, šeit parādās tāds papildus meņu, un šeit uz tā meņu mēs arī izvēlējamies intensitāti un režīmu, ar kuru strādās logu tīrājumie. Lai viņus atslēgt, mums vēlreiz vajag nospiest pogu, un šeit arī izvēlēties režīmu, pieņemsim off, jā, tāda veida mēs atslēdzam. Un ko es tikko izdarīju, es to podziņu nospiedu nevis tā kā vienreiz un atlaidu, es viņu nospiedu un turpināju spiest līdz galam, un tad ieslēdzas arī to logu šķidrama izsmidzināšanā. Man liekas, tas ir ļoti būtiski, ļoti svarīgi, jo kaut kāda lietas laika, ja nav pieredzes, tas var izraisīt tādas ļoti nepatīkamas emocijas un nepatīkamus brīžus, ja mēs nezinām, kā pareizi tad ieslēgt logu tīrītājus. Ja mēs paskatāmies tālāk, tad ir liels displejs, ļoti kvalitatīvs, ar kuru tad arī notiek faktiski visa komunikācija ar mašīnu, visa mašīnas pārvaldīšana, un paša pirmajā brīdī iekāpjot, mēs redzam, ir mašīnas tāds liels attēls, un tad ir 3 pamatfunkcijas – atvert kapotu, atvert bagažnieku un aiztaisīt vai nu atvert mašīnas durvis. Un var arī, šeit ir papildus tāda maza podziņa, atvert piekļuvi uzlādēšanas ligzdei. Var arī izdarīt no ārpuses. Mana skatījuma viena no galvenajām pogam, viņa šeit leja pa kreisi, mēs nospiežam, mēs tiekam mašīnas uzstādījums, kur mēs varam regulēt de jebko. Gudīgi sakot, es ikdienā jau kādu laiku braucot ar Teslu, gandrīz neko no tā visa neizmantoju, un viss tādas top funkcijas ir pirmais kontrols, kur mēs varam gaismas regulēt, jā, vai nu autorežīms, vai nu visu laiku tālas gaismas. To var, protams, tālas ieslēgt arī ar to kloķi pa kreisi. Jā, tad ir spoguļu regulēšana, un šis ir tāds ļoti būtiska funkcija, par kuru jāzina, jo iesažoties mašīnu man pašam gandrīz vienmēr prasas noregulēt spoguļus. Rekur podziņa, kur arī rakstīts spoguļi vai nu mirrors, mēs nospiežam, un tad viņš piedāvā izvēlēties, kuru spoguļu tu gribi regulēt, labo vai kreiso. Un tad, kad es pirmo reizi ar to saskaros, es gudīgi sakot, uzreiz tā nesaprotu, ko vajag darīt, jā, bet pa laimi šeit viss ir parādīts, jā, ka tev vajag spiest vai nu griezt šo pogu pa kreisi. Un tad mēs noregulējam vienu spoguli, izvēlamies citu un nospiežam saglabāt. Visi spoguļi būs noregulēti. Arī svarīga funkcija stūres regulēšana. Jā, viss notiek tieši tāpat. Mēs izvēlamies stūri un regulējam viņu caur to kreiso rimbulīti. Nospiežam safe, stūra būs noregulēta. Vispārējais ir kaut kādi settingi, kas tev palīdz uzstādīt mašīnas dinamiku. Svarīga sadaļa, tas, kas attiecas uz lādēšanu, jā, šeit mēs varam redzēt, cik mašīna ir baterija, un tad, kad viņa ir pieslēgta pie lādētāja, caur šo mēs varam arī apstādināt lādēšanu un atbloķēt vadu no mašīnas. Autopilotu funkciju, gudīgi sakot, es neesmu izmantojis, un šajā konkrētajā mašīnā šī funkcija nav pieejama, bet šeit var uzstādīt arī parasto kruīzu kontroli, esmu viņu izmantojis diezgan ērti, tikai vajag atcerēties, ka tad, kad tev ir aktīva kruīzu kontrole, tad viņu ieslēgt var jau ar labo kloķi, pārējām uz leju, un kruīzu kontrole ieslēdzas. Es domāju, ka ikdienas lietošanā, koplietošanas servisa lietotājiem viss pārējais ir maz nozīmīgi. Un papildus tam šeit vēl ir papildus tāda izvēle, kur tu vari pieslēgties, pieņemsim, Spotify. Jā, tu vari izveidot arī savu profilu vai nu pieslēgties savam profilam. Šeit ir Bluetooth uzstādījumi. Šeit ir tāda lielāka sadaļa, ar kuras palīdzību tu vari regulēt arī to pašu klimatu kontroli iekšējā, stūres apsildi un tā tālāk. Un vēl virkne ar visādām citām feature, kuru, gudīgi sakot, nav neviena cita mašīna. Mana skatījuma, protams, šī mašīna ar to arī paņēma, ka viņa atšķiras. Viņa izstrādāja savu OS, strādā labi, un visas tās features, viņi tā kā piepilda šo mašīnu, viņi piepilda Teslu, un es nebrīnos, ka pēc šai mašīnai ir tik liels piekritēju pulks. Man liekas, Tesla mēģina izdarīt ar šo mašīnu, vispār ar brendu Tesla, to pašu, ko ir panācis savu laika Steve Jobs ar iPhone'iem, kad pa lielam vairs nav nozīmes, cik bagāts tu esi, cik daudz tu sev vari atļauties, tev pietiek ar iPhone. Ja? Un es domāju, ka Masks iet to pašu ceļu, viņš mēģina
padarīt tā, lai cilvēkam izvēloties nākamo mašīnu, viņam vairs nebūtu daudz argumentu par labu kaut kādam citam mašīnam, kā tas bija ar mobiliem telefoniem, kad cilvēki, kam bija nauda, viņi pirka vērtu, jo tas bija prestīži, pareidējis iPhones un pilnīgi pamainīja spēles noteikumu. Es domāju, ka Musks iet uz to pašu, Tesla iet uz to pašu, viņi mēģina mainīt spēles noteikumus auto tirgu. Es neteikšu, ka man ir sajūta, ka šobrīd viņam tas ir sanācis pilnība, bet es domāju, ka tas virziens ir uzņemts un tur jau mēs redzēsim, sanāks vai nesanāks, bet Tesla viennozīmīgi ir pavisam kaut kas cits nekā viss iepriekšējais, ar ko es esmu saskaries auto pasaulē. Mana personīga pieredze ir ļoti laba. Es godīgi sakot, nekad nebiju Teslas fans, bet kopš tas mašīnas parādījās mūsu autoparkā, varētu teikt, ka es par Tesla fanu kļuvu. Un es domāju, ka ik viens cilvēks, kurš izmēģinās Teslu no Karguru, viņš būs ļoti patīkami pārsteigts, viņam būs ļoti patīkamas emocijas, un es domāju, ka šī mašīna noteikti neliks vilties. Un it īpaši tād, kad tu viņu izmanto koplietošanas servisos, protams, mūsu gadījumu Karguru, jo šeit tev atkrīt visas pārējais rūpes. Tev pa lielam nevajag uztraukties ne par ko citu, kā tikai paņemt mašīnu un braukt. Lai viņu uzlādēt, tad katra mašīna mums ir tāda uzlādes RFID karte, kur var redzēt visus mūsu partnerus, un tad, respektīvi, ja vajag braucienu laiku šo mašīnu uzlādēt, tad mēs vienkārši atrodam vajadzīgo uzlādēšanas punktu, un es iesaku izmantot tādu lietotni uzlādēšanas punktu meklēšanai kā PlugShare. Es pats personīgi viņu izmantoju, man liekas, viņa atspoguļo gandrīz visu un visas lokācijas, kur mašīnu var uzlādēt. Un tad vienkārši skatāmies, kas ir tūma, skatāmies, vai tā ir lokācija, kuru apkalpo viens no šiem operatoriem, braucam uz turieni, pieliekam karti, liekam iekšā kabeli un lādējam to mašīnu. Un, ja mēs uzlādējam mašīnu nomas laikā, tad saņemam par to vēl bonusu. Ja, pro tarifu plāna bonus ir 10 G-coini, kas ir vienāds ar 10 eiro. Vai nu pieņemsim, ja mēs vēlamies pabeigt nomu, bet mašinai uzlādēšanas procents ir zem 30, mēs varam izmantot otru opciju, mēs atkal varam atrast kaut kādu ladētāju, atbraukt pie ladētāja, pieslēgt mašinu pie ladētāja un pabeigt nomu. Arī šajā gadījumā pro tarifu plāna mēs saņemsim 5 G-coinu uz sava konta, kas ir vienāds ar 5 eiro. Tāda veida mēs mēģinām atbalstīt gan mūsu klientus, kas palīdz mums lādēt mūsu elektriskas mašīnas, gan, protams, tāda veida jūs palīdzat attīstīt arī visu elektrotransportu kustību Latviju. Es nenobistos no tik varbūt pompoza apzīmējuma, ja, jo šobrīd Karguru ir lielākie Latvijā elektrotransporta turētāji, un es uzskatu tāda veida ļoti stimulē un ļoti dzen uz priekšu visa tas kustības attīstību Latvijā, ja, kas neiet tik raiti. Tā kā mēs priecēsimies, ja jūs izmantosiet šo kartiņu, ja jūs palīdzēsiet mums lādēt, un mēs no savas puses, protams, arī gatavi jūs atbalstīt ar bonusiem, kas palīdzēs jums braukt lētāk un izdevīgāk, un, protams, arī patīkamāk.